Sveicināti, dārgie draugi! Šodien bija interesanta situācija. Mēs ar tēti, debes un zemes radītāji, bijām aizbraukuši šodien uz Sarkandaugau misijas braucienā. Halleluja! Un es jums teikšu, katram rajonam ir kaut kāda sava atmosfēra. Un tā Sarkandaugau bija tāda izteikta tantiņu rajons, kas pie koridoriem sēž un tur runājās un tā visu kaut ko tur čalo. Un es biju piegājis pie 5 tantiņām. Tantiņas bija ļoti vecas, jau ļoti. Un viņas pašas uzsāka ar manīm sarunu, es vienkārši garām gāju. Viņas pašas uzsāka sarunu, kaut ko tur gribēja koķetēt laikam ar manīm, tās tantiņas. Tad es sapratu, ka man pie viņām vajag pieiet, un es pienācu klāt, es teicu, ka man ir priekš viņām kaut kas. Viņas bija krievalodīgās tantiņas, bet es runāšu latviski, jums stāstīšu. Es teicu, man ir priekš jums kaut kas, kas jums ir ļoti noderīgs, un tā ir mūžīgā dzīvība. Bet es jums pirms tam gribu izstāstīt vienu stāstu. Ja jums būs ticība, noticēt tam, ko es stāstu, tad jūs saņemsiet mūžīgo dzīvību. Viņa saka, ok. Un es viņam saku, ka Dievs, viņš sūtīja Jēzu Kristu. Viņš sūtīja Jēzu Kristu pie mums uz zemes. Jēzus Kristus mira par mūsu grēkiem. Un 3. dienā cēlās augšā no mirušajiem. Un ik viens, kas tic un viņu piesaugs, tiks izglābts. Un tantiņas, tagad jūs dzirdējāt šo brīnišķīgo vēsti. Jautājums ir, vai jums ir ticība, lai to paņemtu? Un viena no tām tantiņām, kas bija visjaunākā, tā teica, tas tak ir visiem zināms. Tas tak ir Bībelē rakstīts. To tak visi zina. Es saku, ir tādi cilvēki parasti kolektīvos, kas atbild pa visiem. Un es tai tantiņai saku, brīnišķīgi, es saku, jūs zinat, viņas starp citu bija visjaunākā no visām tantiņām, vismaz pa gadiem 20. Un es saku, tas ir brīnišķīgi, ka jūs zinat, es saku, bet vai es saku, jūs zinat, kas blakus sēž tantiņā? Un tā saka, es gan to pirmo reizi dzirdu. Un tās pārējās arī tā zina, tāda klusē neko neatbild, bet to viens saka, es nekad to nebiju dzirdējusi. Un es saku tai otrai tantiņai, kas to bija dzirdējusi, saku, bet ja jau jūs zināt, es saku, Bībele, es saku, tā jau jums vajadzēja padalīties ar šo priecīgo vēsti, es saku, pārējām tantiņām. Es saku, jo Dieva vārds ir priekš visiem, es saku, jo tikai caur viņu mēs varam glābties. Es saku, ko te jūs tā, es saku, zinat Dieva vārdu, es saku, tantiņām savām, es saku, draudzenēm neko nesakat par to. Viņa klusēja, neko neteica. Un tad es teicu, ko? Es saku, vai jums ir ticība ieaicināt Jēzu Kristu tagad savās sirdīs un saņemt mūžīgo dzīvību? Jo tas, ka jūs zinat par Jēzu, tas vēl mūžīgo dzīvību jums galīgi nedod. Es saku, Jēzum ir jābūt jūsu sirdī. Tikai tas kaut ko dod un maina jūsu dzīvēs. Un tā tantiņa saka, ja не уверена, ka viņa nav pārliecināta par to, ko es viņai izstāstīju, ka tā tas ir, ka caur to var saņemt mūžīgo dzīvību un ka tas vispār ir taisnība. Viņa teica, es neesmu pārliecināta, es saku, nopietni, viņa saka, nē. Es saku, un tās pārējās saka arī не уверенными. Tā tantiņa, kas te lasīja Bībeli, tā klusēja, kas zināja, bet visas pārējās tantiņas, cik gan tas nebūtu skumīgi, un pateica, ka viņas nav pārliecināts par to. Un kas bija interesanti, ka tā tantiņa, kurai jau bija kāda 80 gadi nemazāk, viņa nebija dzirdējusi to nekad. Tas ir brīnums, bet es domāju, ka viņa bija dzirdējusi, vienkārši viņa bija aizmirsusi iespējams. Tas bija skumīgi, es viņas sveitīju, es teicu, lai jums, es saku, piedzimst ticība, es saku tam, ko es stāstu, un lai jūs arī iemantojat debesu valstību. Un tas ir interesanti, jo ļoti bieži, kad es satiekos ar kādiem cilvēkiem, es nezinu, nerunāju, runā svētais gars.
Un es klausos vienkārši, ko viņš saka. Un šajā dienā bija interesanti. Viņš prasīja konkrēti, vai tev ir ticība, lai tu varētu saņemt mūžīgo dzīvību. Un tad atkal vienā citā rajona galā dzērājs viens man sadzēries. Nāca man kaut ko prasīt. Un es viņam saku, klausies. Es saku, man ir priekš tevīm kaut kas. Bet svarīgi ir, vai tu spēsi to paņemt. Viņš saka, kas? Es saku, man ir mūžīgā dzīvība priekš tevīm. Bet vai tu spēsi noticēt tam? Un es viņam atkal sāku sāsīt par Kristu. Un viņš teica, nu ерунда это все. Vienkārši viņš pateica, ka tas viss ir muļķības. Un, lai es viņam nečakarēs prātu, smadzenes īsāk sakot, un viņš aizgāja tālāk. Šāds bija man piedzīvojums. Šodien tas interesants un arī daļai skumīgs, protams, ka šiem cilvēkiem nebija ticības, lai glābtu savu dvēseli. Bet jautājums ir, vai tev ir ticība tam, ko es stāstu. Jo tikai Jēzu Kristu var izglābt dvēseli. Ne budismā, ne hinduismā, ne Šiva tev var izglābt. Nevienam nav glābšanas opcija, kā tikai Jēzu. Un svarīgi ir, vai tu tam noticēsi, jo tikai viņš var izglābt tavu dvēseli, tikai viņā ir glābšana. Halleluja, slava Dievam. Es esmu priecīgs, es esmu noticējis šitam te momentam, un es pazīstu Jēzu Kristu personīgi, tas ir brīnišķīgi. Un ja arī tu jūti, ka tu tici tam, ko es saku, un gribētu, lai Jēzus ienāk tavā sirdī, un tas ir jūtami vienmēr, tas nav vienkārši tā, ka tu neko nesajūti, tas ir vienmēr jūtami, tu vienmēr sajutīsi, un tā, kad tevī kāds ienāk, halleluja, tu noteikti jutīsi. Un tā, kad Dieva gars tevī iemājos, tas būs superīgi vienkārši. Viņš tev vadīs, ja tu viņam ļaus, protams, un vispār būs baigi superīgi. Un ja tu gribi ieaicināt Jēzus Kristu savā sirdī, mēs varam lūgt. Ir lūgšana, tikai viena lūgšana. Principā lūgšana ir ļoti daudz, bet katrai lūgšanai ir sava nozīme. Bet ir tikai viena lūgšana, caur kur tu vari piedzimt no Dieva gara. Tas ir ieaicinot Jēzus Kristu savā sirdī. Un ja tu gribi to darīt, tad mēs varam lūgt kopā tagad. Es lūgšu, un tu vienkārši atkārto. Mīļais Jēzu, es tev ticu. Es tev ticu, ka tu esi Dievs un ka tu esi brīnišķīgais Dieva plāns priekš visas cilvēces. Ka tu esi glābšanas plāns, ka tu esi glābējs. Un es tev lūdzu, Dievs, piedod manus grēkus, ienāc manā sirdī un kļūsti pa manu kungu un pa manu glābēju. Un vadi mani savā klātbūtnē katru dienu. Un arī beigās savā valstībā. Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Principā, tev vajag iepazīties ar plānu, ar dievišķo plānu, tā ir Bībele, jaunā derība. Sāc lasīt jauno derību. Halleluja, tur Dievs viss ir uzrakstījis, jo Dieva gars mums ir atstājis taustāmu savu vārdu. Un tu viņu var lasīt un skatīties, ko Dievs ir brīnišķīgi mums atstājis. Atrast kādu draudzi, kur slavē Dievu. Ļoti svarīgi ir draudze, kur slavē Dievu, kur plūst slavu un pielūgsmi Dievam. Jo debesīs nekas īpaši vairāk nebūs kā slavēšana un pielūgsmi. Tas būs vienkārši, tas būs svētlaimes stāvoklis. Un mēs to arī uz zemes varam sajust. Mēs tev vajadzīgs Dieva vārds, taustāmais, jaunā derībā un pielūgsme. Pielūgt Jēzu, trīsvienīgo Dievu. Halleluja. Un svētais gars tevi savienos ar tēvu, jo bez svētā gara nav nekāda savienošana, nebūs, kas jūs savieno. Slava tev, Jēzu, un pateicība. Tā kā, lai Dievs jūs svētī, halleluja, un es arī lūdzu Jēzu par šīm tantiņām, arī par šo dzērāju, kas bija piedzēries. Mīļais Dievs Jēzu, lai tagad viņos piedzimst dzīva ticība, vienkārši uzplaukst. Pēkšņi šī mazā sēkliņa vienkārši uzzied. Jēzus Kristus vārdā, šajās sievās, šajā vīrā, Jēzus vārdā. Un es pavēlu vēlns tev vākties prom no viņiem,
Jēzus Kristus vārdā, un lai viņos ienāk dzīva, glābjoša ticība. Āmen. Lai Dievs jūs svētīs. Halleluja!